Šoreiz es ļoti sagribēju aiziet uz LU botānisko dārzu, tāpēc, ka ir atvērusies Palmu māja pēc renovācijas. Kaut kādu laiku tā bija ciet, es gribu atkal redzēt, kā viņi tagad izskatās, kā arī zied atcēlies un būs jāapskatās tās. Plus, es neesmu bijusi nekad šajā botāniskajā dārzā, tad, kad ārā ir sniegs. Lai gan te ir būts daudz reizes, bet tāpat tā būs jauna pieredze. Teritorija ir ļoti liela. Galvenais, kas ir jāzina, ka ieeja ir no Jūrmalas gatves. Labs navigators ir šis te Circle K, un sanāk, tā kā rekur tepat jau ir autobuss, ir arī parkings, un šie te vārti ir ieeja, tāpēc, ka teritorija ir milzīga un var diezgan viegli kļūdīties, kamēr meklē ieeju, jo ieeja ir tikai no vienas puses. Tagad nesezonā botāniskais dārzs ir atvērts katru dienu, bet no 10 rītā līdz 4, tad pēc tam aprīlī jau līdz 7 un vasarā jau līdz pat 8 vakarā. Vienīgais arī jāņem vērā, ka tauriņu māja vairs vaļā tikai no aprīļa. Un nesezonā vienīgais, ka arī biļetes ir pa eiro lētākas, tātad 6 eiro, pēc tam ir 7. Un šeit rekur kasē arī pārdodas biļetes. Tā, un tātad tagad par šo te biļeti 6 eiro var tātad apmeklēt atcēlies, Palmu māju un, protams, visu teritoriju. Viss ir skaisti iztīrīts un, lai gan atvēršanās bija 10 no rīta, tagad ir 10:30 sestdiena, bet jau ir vesels autobus. Un arī biļešu pārdevēja teica, ka bija pat paspējuši cilvēki jau atnākt un pat aiziet. Tā kā cilvēki ir. Un pat te pie vidas objektiem arī ir tāciņas iztīrītas. Visu var ērti iet un apskatīt. Un runājot par sabiedrisko transportu, visvieglāk, protams, atbraukt ar autobusu, tāpēc, ka pieturas ir blakus, vai ar tramvaju, bet var braukt arī līdz Zasulauka dzelzceļa stacijai, bet tad gājiens ir 20 minūtes. Šī rekur ir Palmu māja. Ejam skatīties.
šāda bija palmu māja. Viņa nav liela, viņa ir ļoti augsta, bet viņa nav liela. Tā skriešus varbūt 10 minūtēs var izskriet cauri, bet es pati pavadīju tur pusstundu ar visu filmēšanu, fotografēšanu un var pie reizes uzkāpt arī 2. stāvā, paskatīties no augšas. Bet tas arī palmu mājā viss. Tāpat tur iekšā bija labierīcības, un tad tālāk eju skatīties Acālijas. Un visur šeit ir norādes, visu var viegli saprast un orientēties. Kā jau teicu, visas taciņas ir iztīrītas, vienkārši pārvietoties un patīkami šeit būt, apzinoties to, ka šeit tiešām rūpējās par to apmeklētāju, lai ir ērti, viegli un lai tā pieredze ir patīkama un pozitīva. Starp citu, šeit arī ir viņu tā saucamais šķūnis, bet tā īstenībā ir liela, plaša telpa pasākumiem. Pati arī esmu tur bijusi uz darba pasākumu un tiešām tāda ļoti, ļoti laba. Man liekas, ka daudz kāzas arī tur notiek un ļoti, ļoti forša vieta, īpaši vasarā. Acālijas ir pie tauriņiem, bet tātad paši tauriņi būs ciet. Acālijas iesim skatīties. Šeit ir vēl siltāks, uzreiz brilles aizsvīda. Acālija māja. Arī ļoti neliela, bet tik daudz šķirnes dažādas un visas tik atšķirīgas, interesantas un visas zied. Es arī pavadīju kaut kādu pusstundu tur, kamēr visu safotografēju. Tā ļoti forši, ka tur ir soliņi, tad tur, pieņemsim, bija atnākusi kaut kāda ģimenīte ar bērniem, sēdēja grauza kukurūzu, piemēram. Un jā, ļoti jauki. Bija arī vēl 2 sievietes un pilnīgi negribēja prom no turienes, jo ļoti skaisti. Un kur tu vēl redzēsi tādu skaistumu ziemas vidū, tad, kad kur ir sniega kupenes. Līdz ar to tādā ziņā noteikti ir vērts nākt un skatīties un dabūt tādu pozitīvu, krāsainu, tropisku noskaņu šitajā augstajā laikā.
Nu, un tad tālāk, protams, ir iespējams staigāt pa visu teritoriju. Teritorija ir milzīga. Šeit noteikti iesaku atnākt vasarā, tad, kad viss ir zaļš. Un arī uz rododendru ziedēšanu. Ārā ir ļoti lielas rododendru dārsas, tur arī esmu taisījis dažādas fotosesijas. Ļoti skaisti šeit ir ārā. Un tiešām viena no manām mīļākajām vietām vispār Rīgā, tāpēc es esmu šeit bijusi daudz reizes. Un arī labs pasākums ir gaismas dārs. Tad, kad ir rudens, tad šeit tiek izveidotas gaismas instalācijas. Protams, ieeja arī par maksu, bet ļoti forši un interesanti un tā daudzveidīgi. Un salīdzinot ar Salaspils botānisko dārzu, tur atkal man, pieņemsim, vairāk patīk tas, ka tas ir tieši pie dzelzceļa stācijas. Un tur tā lokācija ļoti vinnē. Protams, šeit arī ļoti elementāri tikt ar sabiedriskiem transportiem, ļoti daudz viņi nāk. Bet tur kaut kā liekas, vispār tāda ekstra, ka tu izkāp no vilciena un tev uzreiz ir botāniskais dārs. Un Salaspilī, protams, ir daudz vairāk ēkas, daudz lielākas šīs siltumnīcas, tropu mājas. Ja gribās kaut ko padarboties un paskatīties iekštelpās, vienalga vai tā ir ziema vai vasara, tad Salaspils botāniskajā dārzā ir daudz vairāk un tur man patīk labāk. Bet šajā botāniskajā dārzā man tieši vairāk patīk ārā viss parks, jo te atkal ir lielāka kaut kāda augu daudzveidība, manuprāt, un arī tā ainava arhitektūra tāda, interesantāka un dažādi vides objekti. Bet, priekš ziemas tad ir izcili braukt gan uz Salaspili, gan uz Rīgu, bišķiņ pasildīties, Palmu mājā, Acāliju mājā, iegūt šīs pozitīvās emocijas. Un tikpat labi, protams, pastaigāties pa iztīrītām taciņām, nevis pa kaut kādiem melniem dubļiem, kas mums tagad uz ielām notiek.